Viņus apvieno vairākas īpašības, kas piemīt īstiem vīriem. Tās ir drosme, uzņēmība un spēja riskēt. Var nosaukt vēl, bet tas jau iespējams būtu par daudz, un es runāju par motociklistiem un karavīriem. Jāpiemina vēl viena viņus apvienojoša nepieciešamība – pakļauties noteikumiem. Ja motociklists uz ceļa darīs patvaļības ar muļķībām un nebrauks kā šādā kolonā pieklājas, ievērojot distanci, tad viņš pakļaus savu, bet kas vēl sliktāk, biedru dzīvības nopietnam riskam. Īstenībā viss kā armijā, militāro operāciju un mācību laikā. 3000 motociklu lielā armija savu gandrīz 2 stundas ilgo ceļu no Zaķu salas uz Ādažu poligonu sāka 11. Visā maršrutā cita transporta satiksme un gājēju kustība caur Rīgas centru bija paralizēta. Tie, kuriem bija jāšķērso kolonas ceļš, stāvēja, bet esmu pārliecināts, ka neviens par to nebija naidīgs, jo skats ar savu grandiozitāti un krāšņumu bija par rubli. Piedāvām šis rublis bija par vēl. Bija sākusies motosezona 2011. Pagājušā gada nogalē grandiozām militārām mācībām Seiberstrike Ādažu poligonā tika uzbūvēta bāze ar celoņu žogu, sargtorņiem, daļai betonu segumu. Tad lūk, bāzes vārti pēc bruņoto spēku komandiera ģenerāla majora Raimonda Graubas pavēles 30. aprīlī šai draudzīgajai armijai bija atvērta. Karavīri un baikeri šeit satikās, lai vairākas stundas iepazītos viens ar otru. Armija bija atvērusi savas bruņojuma noliktavas un deva iespēju aptaustīt un paraustīt savas smagās lietas. Arī baikeru meitenes varēja atrast ko interesantu sev, ja uzskatām, ka sieviešu lieta ir apģērbs un pucēšanās. Visas, kas gribēja, varēja pielēkot aksesuārus, ko karavīri valkā Afganistānā. Arī sievietes, ja pilda uzdevumu tur. Piedevām var rēķināties ar 30 grādu siltu temperatūru. Tātad bruņu veste, apmēram 20 kg smaga. Uzkabi tās svars var mainīties atkarībā no uzdevuma, bet aptuveni tāpat 20 kg. Un bruņu ķivere, kādus 5 kg smaga. Karavīri to visu novelk nost, pildot kaujas uzdevumus, un tas var ilgt daudzas stundas. Pie tam jāskrien, jānes ierocis un munīcija. Šai dāmām tas nebija jādara, vienkārši varēja izpildīt pietupienus, cik nu kura to gribēja. Cik var, ja? No jā. Pietiek šodien. Vai tad? Kur tik švaki? Rītā atkal. Viens tradicionāls vingrinājums, ko veic spēka vīru šovos, ir mašīnas vilkšana. Šoreiz tas bija armijas džips. Stiprinājumu neizturēja baikeru sievietes spēku un džipa smagumu. Tikai pēc inženieru tehniskas iejaukšanās, remontējot sakabi, jautrība varēja turpināties. Viens no baikeriem, kas atbraucis no Lietuvas, nolēma ceļā jau paplucinātos spēkus tērēt vēl un vienkārši par prieku kolēģiem un sacensībās ņēma un atspiedās 81 reizi. Baikeru vizīte Ādažu poligonā beidzās 5. Motociklisti pamazām izklīda, un dažādi klubi devās uz sev zināmām vietām, lai tur kluba biedru pulkā uzceptu desiņas un pārspriestu sezonas plānus. Viens no tiem, kas pasākumā pilntiesīgi pārstāvēja gan motociklistus, gan karavīrus, ir pulkvežleitnants Azacis. Jebkurš cilvēks grib būt brīvs, un tad, kad es esmu armijā kaut kādos regulēšanās un reglamentos iespīlēts, tad pēc tam vajag kaut kādu atspēli. Un tagad es braucu speciāli no Tartu šurp, lai varētu piedalīties šādā saliļojumā. Cik ilgi jau braucat ar motociklu? Jā, bērnību ņem vērā tad ļoti ilgi, bet atsācis esmu kādus gadus 3-4 tagad. Un šī jau ir otrā reize laikam, kad piedalās. Bet militāristiem jau tā sanāk, ka pārtraukums ir kaut kāda pienākuma un netiek katru reizi. Kā jūs vērtējat šo kustību, kas šoreiz ir milzīgi, masveidīgi?
ļoti pozitīvi, tā kā armijai jānāk pie tautas arī vienreiz, un tauta ar armiju kopā kolosāli. Braukšana ar motociklu, tas ir risks, armija arī risks, tātad abas vietas tomēr arī risks ir, ne tik izklaida vien, piemēram, šeit un tur darbs, tā sanāk arī. Pasākums ar savu grandiozitāti un labo noskaņu lika domāt, ka nenoliedzami Dievs mūs mīl, un apstiprinot to, Latvijas armijas virskapelāns Elmārs Pļaviņš pat iesvētīja močus tiem, kas to gribēja. Uz šīs labās nots novēlam, lai motosezona 2011 ir veiksmīga.